Lai gan siltumenerģijas ražošana no graudogiem Latvijā nav ierasta, Ilūgstes novada Šēderes pagastā jau gadu kā tiek kurināts ar tādiem graudaugiem kā kviešiem un auzām, gan ar šķeldu. Nelielā un ekonomiskā katlu māja atvesta no Somijas. Šo jauno katlu mājas izveidošanu ģenerēja Ilūgstes novada padomes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, kad viņš bija ekskursijā Somijā. Viņš redzēja, ka tas katlu mājas ļoti efektīvi pie viņam tur strādā, aizņemas vietas un maz enerģijas zudumu. Tāpēc daudz nedomājot, pašvaldība par saviem līdzekļiem katlu māju kā izmēģinājumu uzstādīja Šēderes pagastā. Šobrīd pieredze rāda, ka kurināt ar graudaugiem un šķeldu ir izdevīgi. Pat pagājušā gada bargajā ziemā izdevās būtiski samazināt apkures izmaksas. Šīs iekārtas strādā diezgan efektīvi. Jo pēc tam, kad palaidām apkures sistēmu, iedzīvotājiem izdevumi par apkuri samazinājās gandrīz uz pusi. Otrais jautājums uzreiz, ka mums nav gandrīz parādnieku par apkures sezonu. Visi spēj samaksāt par lielākiem dzīvokļiem un mazākiem dzīvokļiem. Iedzīvotājiem šobrīd par apkuri jāmaksā līdz 60 centīmiem par dzīvokļa kvadrātmetru. 3 stabu dzīvoklim vidēji tie sanāk 50 lati mēnesī. Lai arī dažiem iedzīvotājiem šķiet, ka kurināt ar graudiem ir neierasti un pat nepareizi, tomēr lielākoties iedzīvotāji saņemot apkures rēķinus nesūdzas. Rēķini ir krietni samazinājušies un siltuma arī pietiekoši, tikai te kaut citreiz viņiem gadās tās, ka nekvalitatīvas, sevišķi ziemā tur, iznāk, nedaudz vēsākas tās radiatori vēsāki, bet tas tur atkarīgs no šķeldas kvalitātes laikam. Vismaz ziemā tā pagājušajā gadā bija. Šogad pagaidām ir silti. Atjaunojamie energoresursi ir vienmēr perspektīvi. Jā, un es domāju, ka to izmantošana varbūt citu kultūru, ne tik auzu vai kviešu, bet kaut kādu citu kultūru izmantošana ir ļoti, ļoti izdevīga. Mēs iesniedzam projekta pieteikumus uz šādām tipa katlu mājām, lai varētu uzstādīt. Pagaidām vēl tie projekta pieteikumi tiek vērtēti, vēl atbildes nav zināmas. Drīzumā jau būs zināmas, un tad mēs redzēsim, ko mēs tālāk darām perspektīvā. Arī citas pašvaldības un uzņēmumi izrāda interesi par Ilūgstes novada Šēderes pagasta jauno siltumenerģijas ražošanu, jo nelielā pagasta uzdrīkstēšanās ir labs piemērs pārējiem.